Kaut kā tā. Nu, mēs domāju, ka mēs varam... Maukt. Mēs varam maukt, jā. Maucam. Tā. Daktaris Sārova un daktaris Jansons sasauc koncīliju. Un šodien mūsu viesis ir ārsts anesteziologs Arvīds, kura uzvārdu, diemžēl, es nenoskaidroju pirms ieraksta sākšanas. Arvīds, iepazīstini ar sevi. Var mēģināt uzminēt biežāko Latvijas uzvārdu? Vai otro biežāko? Bērziņš? Jā, tieši tā. Ko? Nevar būt. Tiešām es uzmanēju? tā. Ak, Dievs, man jāpērk kaut Ar kāds pirmo. loto biļets. Wow! Tātad Arvīds Bērziņš, cik tas bija neveikli. Ļoti labi, jo tas Nenoskaidrot. atrisināja pirmo opening question. Tas atrisināja opening question. Arvīds, tātad tu esi anesteziologs. Un mans pirmais jautājums, es īstenībā šoreiz banāli. Tu zināji par to, ka tu būsi anesteziologs jau kaut kad sen, jau studiju gados, vai tas atnāca kaut kur vēlu un tā pamazām, vai tas bija tāds, skaidrs. Es esmu Arvīds un es esmu anesteziologs. Par to, ka vai es esmu Arvīds un esmu anesteziologs, izstāstīšu vēlāk viens smieklīgs stāsts, bet kāpēc vai kurā brīdī tas faktiski bija kaut kāds otrais kurs medicīnā. Tātad diezgan agri. Diezgan agri. Jā. Bet tāpatās vēl bija varianti, bet tie vairāk bija tādi varianti, ko gribējās izslēgt. Tā kā neatliekamā medicīna, traumatoloģija, kardioloģija un tam līdzīgi. Un tāpēc traumatoloģija pamēģināja arī reāli pastrādāt traumatoloģijā, bet sapratu, ka vienmēr interesē tas, kas notiek aiz šī te sterilā autiņa otrajā pusē, monitoru pusē, un tad, protams, arī mērķiecīgi aiz to. Tātad es tā, klausoties tās speciālitātes izvēles, tomēr jūtu, ka tev patīk tā adrenalīns nedaudz. Vai tu arī dzīvē esi tāds tendēts uz tādām ekstrēmākām lietām, situācijām, varbūt arī hobiji tev ir tādi kaut kādi interesanti, par kuriem tu vēlētos pastāstīt? Te droši vien būs vilšanās, nekas pārāk ekstrēms nav, lai gan lielākā daļa to droši vien uzskatīt par ekstrēmu hobiju, bet man ļoti patīk braukt ar motociklu. Jā. Man liekas, ka daudziem anesteziologiem Jā, tā ir motocikli. anesteziologu lieta. Vai ne? Tā ir. Es nezinu. Vai tev kolēģiem citiem nav? Dažiem ir, bet es tikpat labi arī sastopu ķirurgus, traumatologi, ļoti daudz arī brauc ar motociklu. Ķirurgi daudz brauc ar motociklu, tā kā ne tikai anesteziologi, es redzu arī ikdienā arī citus ārstus, kuriem ļoti patīk braukt ar motociklu. Bet es paturpināšu, vēl pamudināšu par to adrenalīnu. Tu esi anesteziologs, bet tu neesi anesteziologs plāna privāta klīnikā, kur operē mazas operācijas. Tu strādā Latvijas onkoloģijas centrā, kur arī noteikti arī anesteziologiem tas darbs ir varbūt stresaināks kā kaut kādās mazās plāna manipulācijās. Tad tomēr adrenalīns mazliet. Droši vien, un tomēr tās ir plāna operācijas pamatā Latvijas onkoloģijas centrā. Bet taisnības labad jāsaka, ka es strādāju arī Gaļazarā, kas ir pēc būtības viens stacionārs, un tur nodrošina tieši neatliekamās anestēzijas visbiežāk. Ir tāda izrāde, Žižeks un Petersons gadsimta duelis. Es, zinot to, ka man šobrīd šeit studijā ir gan ķirurgs, gan anesteziologs, es vēlos pateikt, ka, man liekas, gadsimta duelis notiek operāciju zālē. Un mans jautājums ir tāds, kurš tad ir galvenais operāciju zālē? Ķirurgs vai anesteziologs? Ļoti atkarīgs no situācijas. Pēc būtības ķirurgs ir tas, kurš nosaka, vai vispār operācija ir vajadzīga. Līdz ar to varētu teikt, ka ķirurgs ir galvenais operācijas zālē. Taču anesteziologs atsevišķos brīžos var arī būt galvenais un uzņemties šī galvenā loma. Un šādi, starp citu, arī bijis. Es nezinu, vai dr. Jansons bija tajā brīdī uz vietas operācijas zālē, bet vienreiz vajadzēja tā arī ķirurgiem arī tā uzbraukt, ka stop, ir rokas jāņem ārā no tās vietas, kur viņas atrodas. Un attiecīgi tāda man bija pirmā reize tāda situācija, jāsaka. Es biju dzirdējis, ka ir tādas bijušas un tam līdzīgi, bet tā man bija pirmā reize. Un daktaris izņēma rokas no brūces
Un nekas nemainījās. Viss turpināja arī būt slikti. Un es nākamais jau, ko es teicu, jau arī, lai instrumenti nāk ārā no brūces. Un tad viss aizgāja uz labo pusi. Kā tev liekas, būdam ķirurgam, kurš ir galvenais operācijas zālē? Man liekas, ka man kā pediatram, kurš operācijas zāli tikai redz tā no malas un redz, kā pacients tur aiziet, es vienmēr dzirdu to, ka jūs tur savā starpā nevarat izkasīties, kurš tad ir galvenākais. Es neteiktu, ka ir kāds galvenākais. Pirmām kārtām jau ķirurgs varbūt var būt tas, kurš inicijē, ka tā operācija ir vajadzīga, bet, kad pacients ir iestājies un, piemēram, ir jāpaskatās tas pacienta stāvoklis, lai viņu var operēt, tajā brīdī jau galvenais ir atkal anesteziologs. Tā kā es teiktu, ka tas ir neviens nav galvenais, tā ir vienkārši komanda, kura, tas ir cimdiņš un pirkstiņš un rociņa. Es pilnībā piekrītu, tas ir komandas darbs, komunikācija, atkal jau par ko jau arī iepriekšējos podkāstos bija. Tieši tā, komunikācija. Klau, bet es gribu mazliet, es pakāpšos uz daudz. Es jau diezgan daudz zinu par tavu darbu, bet cilvēki nevienmēr, ne visi, kas mūs klausās, varētu zināt. Tātad specialitāte, ja es pareizi saprotu, saucās anesteziologs vai domzīme vai slīpsvītra reanimatologs. Tieši tā. Tad kas tad tas ir? Anesteziologs, reanimatologs, ko tā specialitāte pati par sevi nozīmē? Tātad mēs nodrošinām anestēzijas operācijas laikā, kā arī mēs nodrošinām intensīvās terapijas darbu. Un te gan atšķirās ir ārzemes, kurās attiecīgie speciālisti, piemēram, nodrošina intensīvās terapijas darbu, piemēram, pulmonoloģijas intensīvā terapija, tad tur strādā pulmonologi, terapeiti, nefrologi atkarībā no profila. Bet tātad, pamatā reanimatologi ir arī intensīvās terapijas speciālisti. Man ir divi tādi iespējas par anesteziologiem. Viens, man liekas, ka jums ir nenormāli laba humora izjūta. Man ir tāda sajūta, tāpēc, ka par anesteziologiem ir ļoti daudz tie mīmi un visas pārējās lietas, ka jūs tur sēžat telefonā, operāciju tur laikā un tur spēlēt spēlītes. Tas ir viens, kas man liekas, un otrs, man liekas, ka jūs esat ļoti mierīgi cilvēki, ka jums nav tendence krist panikā. Kas man liekas tā ļoti saistoši. Vai tas tā ir, vai jums ir laba humora izjūta, vai jūs kopumā esat tādi ļoti mierīgi un rāmi cilvēki? Par humoru izjūtu es nevaru tik labi izteikties, jo par sevi jau vienmēr gribētos paslavēt, ka ir. Bet kopumā mēs esam mierīgi. Lielajā vairumā gadījumu, tad, kad citi jau krīt panikā, tad anesteziologs vēl ir mierīgs. Un tad tas ir kā indikators. Var runāt tālāk. Jā. Indikators. Indikators bija ok, jā. Tas bija ok, tas bija tāds man universāls. Man patika, ka cilvēks zina to mūsu, tas bija tik labi. Es jau biju pamanījis, jā. Respektīvi, ja anesteziologs ir panikā, tad nav labi. Kam ir jānotiek, lai anesteziologs nebūtu panikā? Jo, lai viņš būtu vai nebūtu? Lai anesteziologs kristu panikā. Jo es domāju, anesteziologs vai vēl vairāk reanimatologs. Ja tu tiec izsaukt reanimatologu, tas ja slimnīcā tiek izsaukts reanimatologs, tas nozīmē, ka ir slikti. Un jūs tāpat esat mierīgi. Jā, jūs neesat mierīgi. Ir arī tāds video, kur ir zilais kots, visi skrien un anesteziologs vienkārši tā lēnām ar savu somu dodas. Un, vai zilais kots ir panika anesteziologam vai ka tiksim galā viss? Īstenībā iekšēji jau ir. Lielajā vairumā gadījumā iekšēji ir viegli. Es nezinu, vai to nosaukt par paniku, bet pavisam noteikti tas ir ļoti augsta stresa situācija. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs uz āru to varbūt neizrādām, bet paturam iekšā, jo tas ir, no tā būs atkarīgi īstenībā arī komandas darbs. Ja anesteziologs būs stresā, panikā, stresā viņš jau ir. Ja viņš būs panikā, tad principā tā glābšanas operācija varētu nebūt diezgan veiksmīga. Tāpēc ļoti svarīgi ir, ka anesteziologs saglabā mieru. Vai tas zilais kods, jāpiedod Reini, man par to zilo kodu jautājums ir, varbūt atceries, kāds ir ilgākais tas reanimācijas pasākums, ko tu esi veicis un kur ir izdevies to cilvēku atgriezt šajā saulē? Te gan jāpadomā. Ir bijis reanimācijas, kurās es esmu piedalījies, bet vēl ne kā anesteziologs. Es biju studiju gados, tajā laikā strādāju uzņemšanas nodaļā un biju kā sanitārs. Bet toreiz nebija veiksmīgas tās reanimācijas, bet tās bija reanimācijas ar 20+ stundām. Tā kā ir arī bijušas stundām, es nepārstundām. Jā, es arī tā kā. Tieši tā. Tas ir tipiski ziema. Cilvēks nosalis, ievests ar 20+ grādiem, un mēs viņam nevaram tā kā atjaunot
cirkulāciju, kamēr mēs neesam viņu sasildījuši pietiekoši, un tas var prasīt laiku. Mūsdienās gan ir šīs ekstrakorporālās iespējas. Oi! Beidzot! Šitas bija tāds rupšs. Jā. Tātad ārpus ķermeņa sasildīšanas iespējas, respektīvi, tiek pieslēgts tādai kā mākslīgās asinsrites sistēmai, un tad asins tiek sasildītas un tam līdzīgi. Bet tās, neteiksim, ka atsevišķās slimnīcas, Latvijā faktiski viena slimnīca, kurā ir pieredze darbā ar šīm ierīcēm, tā ir Stradiņa slimnīca. Un pārējām, es domāju, ka ir krietni mazāk tā pieredze. Bet es pirms tam pieminēju kaut kādu salīdzinājumu ar ārzemēm, un man šķiet, ja es pareizi saprotu, tu esi arī pabijis ārzemēs. Kas tas bija par periodu, cik tas bija ilgs periods, kur tu strādāji, un kas? Pastāst mazliet par to. Jā, 14. gadā pabeidzu universitāti un pastrādāju nedaudz neatliekamā palīdzībā, un uzreiz faktiski septembrī devos prom, devos uz Īriju, tur bija ērti aizbraukt, draugam tur jau dzīvoja mamma, un tad līdz ar to mēs tur pavolontējām sākumā, kamēr sakārtojās visi papīri, un tad attiecīgi sākām strādāt slimnīcā. Bet tas bija jau kā rezidentūra vai vienkārši strādāšana kā ārstam? Kas tas bija? Tas ir kā ārsts stažieris, principā. Tur ir sava sistēma, tur viņiem ir gradācija pēc savu iekšējā terminoloģiju, ko es iespējams nav vērts šeit izteikt, bet tas ir apmēram tā kā ārsts stažieris Latvijā, bez attiecīgi, bez rezidentūras. Un tomēr atbraucījāt pakaļ? Jā. Sieva vainīga. Protams, kurš gan cits, ja ne sieviete, bet vainīga. Bet tu esi priecīgs, ka tu esi šeit, vai bija kaut kādas lietas, kas tev ir jāpatika labāk? Kaut kādas lietas man tur patika labāk, bet, protams, ka šeit man ģimene, sieva, iespējas iestāties arī rezidentūrā šeit bija lielāks, līdz ar to arī karjeras iespējas šeit bija labākas. Vismaz straujākas, varbūt ne labākas, bet straujākas noteikti. Un, tāpēc tas viss kopā man lika atgriezties, kā arī tur tu neesi tajā vidē, kurā tu visu laiku gribētu būt. Jā. Tā kā šeit vairāk ir tomēr mājas un draugi un vispārējais. Mēs te esam aizsākuši tādu maziņu lietiņu. Šajā podkāstā ir tāds latviešu SSK 10 izveidošana. Un viens jau mums diagnozi ir caurvējš, jā, iekšā. Bet es no savas pieredzes esmu pamanījis, ka latvieši tāda kūtra tauta attiecībā uz precēju līdzekļu lietošanu. Vismaz tā pediatrijā diezgan ļoti novēro, ka bērnam sāp un tad vecāki baidās dot precēju līdzekļus. Man nezinām iemeslu dēļ. Arī pieņemsim tās pašas sievietēm menšeļu sāpes. Turās, ja? 10 balvas jau saka, ka tur jau slēdzas ārā, bet turās. Kā tev šķiet, vai mēs SSK klasifikatorā varētu iekļaut tādu diagnozes kodu bailes no pretsāpju līdzekļiem vai sāpes un ciešanas? Vai tas mums latviskajā dzīvesziņā ir raksturīgi? Es domāju, ka noteikti to var iekļaut, bet tas, manuprāt, nav tikai latviešiem raksturīgi. Ja? Tas ir globāli, man liekas, ka cilvēki ir tādi, kas ir tendēti vairāk uz sāpju paciešanu. Un, diemžēl tā tas ir arī pasaulē. Ir dati, ka oligoanalgēzija. Viņš tā kā tik labus vārdus. Jeb nepietiekoša atsāpināšana ir pat sastopama atkarībā no datiem, bet pat līdz 50% gadījumu. Tas vairāk ir gan ārpus slimnīcas etapā, bet arī slimnīcas etapā ir šī problēma saglabājusies. Bet vai ir zināms, kāpēc tas tā ir? Tur ir dažādi faktori. Tie faktori, piemēram, ir, ja mēs runājam par narkotiskiem atsāpināšiem līdzekļiem, tad tās ir bailes no atkarībām. Īpaši jau ņemot vērā Amerikas pieredzi, Amerikas datus, un tam līdzīgi viņiem ir īsta opioīdu krīze. Un, tāpat tās arī bail no medikamentu kaitīguma. Big Pharma. Es reiz lasīju. Big Pharma arī ir viens no argumentiem, ko mēs šeit dzirdam. Bet es reiz lasīju, ka daudz vietu pasaulē ir krīze ar opioīdiem, pārlieku opioīdu pretsāpju zāļu lietošanu, nestīvi opioīdu, vienkāršāk sakot, narkotisku medikamentu pretsāpju zāļu lietošanas krīze, tāpēc, ka liek lietots par daudz. Es esmu dzirdējis tādu viedokli, ka Latvijā mēs varētu pat teikt, ka mēs esam tieši pretēji, ka mēs varbūt bieži lietojam par maz
Īpaši kaut kādā Arī ārsti paliatīvai baidās un tā aprūpē. tālāk. Kāda ir tava tā sajūta par to? Nu, ļoti grūti pateikt. Manuprāt, ikdienā ārpus slimnīcas cilvēki tiešām lieto iespējams par mazu. Bet, ļoti grūti pateikt. Man nav tāda Bet datu. slimnīcās. Tiksim. Slimnīcās es atkal redzu to, ka, piemēram, ir ķirurgi, kas izvairās dot medikamentu kombinācijas vēl pirms klasiskā promedola ievadas. Jā, vienkārši cilvēkiem ir hops, promedols un liekas, ka viss būs labi. Bet patiesībā ir svarīgi ievērot šo te, gribētu sakal teikt svešu vārdu, Saki. multimodālu. Kas būtu? Tas būtu, mēs iedarbojamies uz sāpju ceļiem, faktiski no dažādiem rakursiem, veidiem, lai šīs sāpes mazinātu. Un mēs vienmēr arī šo terapijas veidu iesakam, bet nereti ir novērots, ka ķirurgiem patīk, viņš taču tāpat saņems promedolu un viss būs labi. Pirms Reinis jautā savu mīļāko jautājumu par cikos piecelies 7. Es gribu pajautāt vienu īsu jautājumu. Cik tev darba vietas ir? Oficiāls. Neoficiāli man nav. Tā tad Rīgas Stradiņu universitāte, bet dažādas katedras. Tātad akadēmiskais divas ceļš. vai vienas, nezinu, kā to īsti. Dažādas katedras tu nodefinēt, esi? jā. Bet tā būtu viena darba vieta universitātē. Viena ar pusi. Jā. Un tad ir šīs te Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca, jā, kas ir gan Gaļezers, gan Latvijas onkoloģijas centrs. Un tad vēl pavisam neliela slodzīta ir arī mazā, neteiksim mazā, bet privāta klinikā, arī uz īsām narkozēm. Es teiktu, ka 4-5 darba vietas tās ir. Izklausās briesmīgi, bet tās slodzes jau var menedžēt lēnā garā. Labi. Reini? Jā, šis ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Tātad dakteris Arvīds Bērziņš pamostās, cikos viņš pamostās, un tā ir darba diena, tā ir tava darba diena, kurā tu esi anesteziologs Arvīds Bērziņš. Kā izskatās tava darba diena? Tad mosos es apmēram 6:30, bet kā kur dienu. Un jā, bērndārs, vēl kaut kas, un tad ir braukšana uz darbu. Parasti pēdējā brīdī ierodos, un 5 minūtes apzinos, kāda darba jāveic. Iespējams, ja tā ir dežūra, iespējams, man ir brīvāks brīdis, ja nav akūti pacienti. Ja tā ir darbs onkoloģijas centrā, tad ejam uz zāli un strādājam. Un cik ilgi strādājat? Latvijas onkoloģijas centrā tas vienmēr ir labs jautājums. Kamēr beidzas? Sastajā operāciju zālē tas ir labs jautājums. Tur ir, jā, kad beidz ķirurgi, tad arī beidzam mēs. Jā. Un tad mēs, tā kā mēs esam 2 anesteziologi, 2 galdi, tad mēs varam arī kādu dienu viens otru, tā kā bišķiņu uz beigām jau arī aizvietot, vienu palaist ātrāk. Otrs ir. Es maz saprotu no operācijām, bet jūs esat kādā ziņā 2 anesteziologi. Vienā dienā ir tikai 2 anesteziologi? Nē, tas vienā zālē. Okay. Viena tāda lielāka telpa. Un tad attiecīgi. Bet vidēji, cikos beidzas tā darba? Vidēji tā arī ir ap 4. Jā, bet, ja tā ir universitāte, tad tas ir bieži vien līdz 7, 6. Gadās arī tā, ka pēc tiem 4 tu dodies Gaļezeru uz to dežūru uz akūto kaut kādā. Gadās arī tā, un gadās arī tā, ka es dodos pie studentiem, un tad attiecīgi strādāju pie studentiem līdz vēlam vakaram. Un vēl doktorantūra. Jūs pareizi saprotat. Ir tāda lieta, jā. Arī doktorantūra. Respektīvi, dakteris Arvīds Bērziņš ir diezgan noslogots. Viņš ir diezgan un tik mierīgs par to, tā kā izklausās briesmīgi, bet... Jā, labs jautājums. Tev tas darbs ir, viņš nav bez stresa. Viņš nav ar mazu slodzi. Un tad Arvīds Bērziņš, dakteris, aiziet mājās. Kā tu ar to tā mierīgi tiec galā? Vai tas velkās līdzi tas stress uz mājām kādreiz, ka tev ir... Nav laika domāt par darbu mājās, jo ir bērni, un tad attiecīgi jāpārņem stafete, lai arī sievai ir laiks atpūsties, jo viņi ir visu laiku darbā faktiski. Tad sanāk, ka bērni pat, protams, tas ir, es arī zinu, kā tas ir aiziet mājās no darba nogurušam, un tad tev ir bērni, kuriem tu gribi pieslēgties, tad kaut kādā ziņā bērni, tas, ka viņi aizvieto stresu, tas kaut kādā mērā palīdz nedomāt par darbu. Vai tev vienkārši ir viegli nedomāt par darbu ārpus darba?
vasarās, kad es braucu mājās ar motociklu, tad ir viegli nedomāt par darbu. Jā. Bet visādi citādi mašīnā vēl padomāju bišķiņ, bet pēc tam jau mājās jau viss, jau bērni, ģimene, viss tas ir galvenais. Mums ir ļoti daudz jautājumu, un mums ir maz laika, tāpēc es gribētu pāriet uz mūsu nākamo sadaļu draudzene jautā. Mēs to saucam, mēs uzdodam jautājumus par, pirms tam Twitterī, bet izstāst, ka Instagramā tā aktivitāte ir krietni lielāka. Un tur bija ļoti daudz tādu jautājumu, kas cilvēkam interesēja, un aicinājums būtu tā kā atbildēt maksimāli īsi, lai mēs visiem tiem jautājumiem izējām cauri. Un pirmais, visbiežāk uzdotais jautājums bija par to, kad pēc operācijas vai visi runā muļķības pēc pamošanās, un kas ir rēcīgākais, ko cilvēks ir pateicis? Te gan rakstīt, esot miegā, bet es domāju, vai iemiegot vai pamostoties no narkozes. Visi noteikti nerunā muļķības. Tas ir īstenībā diezgan reti, un arī atkarībā no tā, kādas metodas mēs esam pielietojuši. Un piemēram, pie klasiskās anestezijas, ja arī runā, tad tas ir ļoti, ļoti īs brīdis. Savukārt, ir reizes, kad mēs izmantojam citus medikamentus, piemēram, kā ketamīns. Dzirdēts, jā. Un tad šim ketamīnam ir spēja radīt halucinācijas, un tad var dažādas interesantas lietas dzirdēt. Un viens pacients man stāstīja, kā viņš anestezijas laikā kopā ar mani ir spēlējis regbiju. Un tad es prasīju, vai mēs vinējām. Viņš teica, ka vinējām un bija baigi labā halucinācija. Tas ir tieši no ketamīna? Tas ir no ketamīna. Un arī tas, jo man patīk TikToks nenormāli, un es bieži tur redzu tur tos atmošanās, tur tos stāstus, kur viņi tā kā ļoti brīvi runā par kaut kādām lietām. Un es zinu, ka tas izklausās drausmīgi, bet es jau kaut ko tāpēc gribētu to savu narkozi, lai es zinātu, kas man tajā galvā ir, ko es tā kā varētu pastāstīt doktorim. Vai tas ir tikai ketamīns, vai ir vēl kaut kas, kas ir predisponē to cilvēku? Tas ir tas vārds. Predisponē, es pat nezinu, kā lai to rada priekšnosacījumus tam, kad viņš varētu runāt kaut kādas tādas... Jā, vai to ir iespējams prognozēt? Jā. Es domāju, ka vairumā gadījumā vienkārši, kad cilvēks vēl tādā pusmiegā ir, varētu būt vēl tāds kā pa pusē sapnis. Mēs jau sapņos arī brīžiem redzam absolūtas muļķības vai pilnīgi nereālas lietas, jā, vai tam līdzīgi. Un es domāju, ka tā, ka viņš mostās, viņš tādā pusmiegā, tad visbiežāk arī sanāk viņam tās muļķības pateikt. Vienkārši ir tā, ka parasti no mūsu anestēzijas šis laiks ir ļoti, ļoti īs, un tāpēc man grūti pateikt par tiem TikTok video, ko viņi īsti ir lietojuši un kāpēc. Jo tur jau nav stāsts parasti par to, kas ir lietots. Labākajā gadījumā ir pateiks, ka mosoties no anestēzijas. Un tāpēc, man grūti komentēt. Jā. Bet tieši pretēji bija par smieklīgas lietas. Tas ir viens, bet agresija. Es nezinu, tas ir pareizi teikt, ka tas ir delirios stāvoklis, pamostoties, kad pacienti kļūst agresīvi. Ne jau tāpēc, ka viņi būtu agresīvi, bet mostoties no anestēzijas. Tas ir bieži. Ne, tas nav bieži, arī reti, bet jā, šeit tad mēs novērojam to, ka viņi tā kā apjūk, viņi nezin, kur viņi ir, un viņiem ir uzreiz tāda kā aizsardzības reakcija un grib apmēram kauties un sist, bet tajā brīdī, kad viņiem paskaidro, kur viņi atrodas un kas ar viņiem notiek, tad viņi kļūst mierīgi. Atkal komunikācija. Tieši tā. Es arī domāju, ka tie jautājumi no cilvēku puses tiek uzdoti, ka viņiem liekas, ka tas ir kaut kas drausmīgs, kas tur ārstam vai kaut ko. Parasti viņi runā tur rupjības tajos TikTok video vai arī pasaka kaut kādas ļoti tādas, dziļi slēptas, kā ir secrets, noslēpums, jā, un kad ārsti tā kā to uzzinās un cilvēks satrauc par to, ka tas tā varētu būt. Vai tas anesteziologiem vispār anestezijas komandai? Man arī liekas, ka par to cilvēkiem nevajadzētu satraukties. Mēs arī nevaram nekad interpretēt to, ka tas viņš kaut kādu baigo taisnību, baigo noslēpumu atklājas. Jo tas vienmēr ir liels jautājums, ko viņš īsti ir pateicis un atklājis. Jā. Bet ir kaut kas tāds ļoti smieklīgs, ko tu atceries, kad ne jau pat muļķības, bet regbijs bija pietiekami smieklīgs. Tas bija tāds spilgtākais, ko es atceros. Jā. Reini? Vai pacienta pamošanās operācijas laikā ir filmas un ir video, un cilvēkiem ir bail no šī, ka operācijas laikā pamosties un tu redzi, ka ķirurgi ar tevi ņemas. Spēlē regbiju. Vai es nezinu, kaut ko tādu. Vai pacientiem par to būtu jāsatraucas, vai tas... Īstenībā šonadēļ tu jau pastāstīji tīri par to, par kustēšanos, par ko mēs ķirurgi kādreiz satraucamies, bet vai pamošanās operāciju laikā, vai tas notiek bieži? Droši vien, ka nenotiek, bet...
Tas notiek ārkārtīgi reti. Par to līdz ar to arī pacientiem īpaši satraukties nevajadzētu. Visbiežāk tas notiek vai nu tāpēc, ka anesteziologs nav kaut kādas lietas principus ievērojis korekti, vai anestezioloģijas komanda iespējams ir kaut kā citādāk norēģējusi uz kaut kādiem parametriem nekā vajadzētu, un arī specifiski, piemēram, pie cita veida anestēzijām. Ja? Mēs varam anestēziju nodrošināt caur vēnu, mēs varam anestēziju nodrošināt caur gaistošiem anestēzijas gāzēm, ja? Caur plaušām. Un līdz ar to, tad, ja nodrošinām caur vēnu, tad šis risks ir lielāks, biežāks. Tā kā, bet globāli mums ir atkal citas lietas, ko mums vajadzētu ņemt vērā, ko mēs ņemam vērā, un līdz ar to parasti šādas lietas nenotiek, un tie riski ir 0,00, es nepateikšu precīzi. Vai tu esi kaut ko tādu redzējis pats ar savām acīm? Kāds cilvēks mostās? Pamostas. Jā. Tiešām atver acis. Vai kas saka, es jūtu. Principā īslaicīgās intravenozo anestēzija laikā principā jau ir tā, ka procedūras laikā pacients var pamosties un vienkārši uzreiz papildina anestēziju. Cilvēks, bet arī tās ir tās īsās procedūras, kuras nav ļoti sāpīgas, bet viņas varētu arī iespējams dažas veikt arī bez anestēzijas. Ja? Un tad tādā gadījumā mēs vienkārši nodrošinām šo anestēziju pacientu komforta dēļ. Un mēs negribam tur pārāk dziļu šo anestēziju, jo tas kopā nāk ar citiem riskiem. Un līdz ar to tad ir iespējams, ka viņš pamostās, bet tad uzreiz tiek papildināts un lielākajā daļā gadījumu nemaz neatcerās šo notikumu, pamošanās faktu. Kā jau es tev teicu, man anesteziologs saistās ar ļoti labu humoru izjūtu. Man ļoti patīk visi tie mīmi, kas par anesteziologiem. Un viens no tiem mīmiem parasti ir tas, kur anesteziologs sēž krēslā un spēlē spēlītes operāciju laikā. Nezinu, kas jautā, pieņemsim Lienu jautā, kādas spēlītes tu spēlē operācijas laikā? Es operācijas laikā nespēlēju spēlītes par... Iespējams, es gribētu kādreiz uzspēlēt kādu spēlīti, bet kaut kas tāds sanāk ārkārtīgi reti, jo man liekas, ka tas varētu būt tāda laba atslēgšanās no kaut kādām domām, stresiem un tā tālāk. Bet nesanāk. Ir arī daudzi citi pienākumi, ko anestēzijas laikā jau iet gludi, ko var arī attiecīgi veikt. Ja var atbildēt uz e-pastu, piemēram. Tā kā nesanāk. Bet vai tas mīmams ir tāds ne no kā radies, vai tas tomēr, vai tam mīmam ir kaut kādas kājas? Ir kājas. Bubble trouble rekordi starp anesteziologiem. Candy Crush. Šad tad palasas kaut kādu ziņu virsrakstu un kādu joku pasaku, lai ķirurgiem arī jautrāk. Tā kā Starp citu, vai šis nav ierakstīts iekšā, bet tas ir mans jautājums. Vai ir tā, ka slēdzat operāciju laikā kaut kādas mūzikas arī, lai arī jautrāk pašiem, vai bišķiņ raitāk tas darbs arī iet, vai tas nav ierasta praksa operāciju laikā? Nē, ir gan ierasta praksa operācijas laikā mūzika. Ir arī bijis gadījums, kad es nodrošinu spināla anestēziju. Tātad anestēzija, kurā tiek bloķētas muguras smadzenes un impulsi. Vēl vienkāršāk. Jā, ko ievada? Kas notiek cilvēkam? Mēs ievedam lokālu, jeb vietēju anestēziju. Kur? Muguras. Iedurat adatiņu mugurās? Starp telpā. Jā, un attiecīgi tad no tās vietas uz augšu, tur vēl izplatīties uz augšu, uz leju tas medikaments, bet no tās vietas, respektīvi parasti pacientam stāsta no vēdera uz leju. Tā tad jūs nejutīsiet, ko tur dara. Un tā bija tāda satraukusies kundzīte, stipri gados, virs 90, un es viņai prasīju, un ķirurgs bija tāds, kurš klausās parasti smago roku operācijas laikā, un es sapratu, ka te nebūs labi. Un tad es pajautāju, ko viņi klausās, un viņi teica, ka viņi parasti klausās Latvijas Radio 3, un mēs uzlikām Latvijas Radio 3, un mēs klausījāmies klasisko mūziku operācijas laikā. Es par šo lasīju. Es tiešām nezinu, vai tas ir taisnība, bet ir raksts par to, ka Amerikā aizliedz operācijas zālēs klausīties drum and bass. Tāpēc, ka vienkārši tā mūzika, kas tā kā provocējusi kļūdu skaitu. Tā var. Es īstenībā varētu iedomāties, jo man pie mūzikas parasti patīk arī pakustēties. Es nesaprotu, ja tur es pat neesmu pamanījis.
sastajā zālē ir mūzika. Skan? Ir mūzika, ir radio. Man liekas, ka radios kontos laiks. Jā, pareizi. Tur šajā reklāmā var nodarbojamies. Bet... Es kaut kā tos palaidu garām. Jo es pamanīju nesen, ka es biju citā operāciju zālē, kur bija cita mūzika, un es to piefiksēju. Bet mūzika jau skan pacientam iebraucot, viņš vēl ir tā kā pie samaņas, un viņš arī dzird to mūziku. Vai tas tomēr tiek uz to brīdi tā kā izslēgtā mūzika, lai nerastu to nenopietno noskaņojumu? Pareizi būtu jābūt tā, ka tajā brīdī, kad pacients iebrauc zālē, vispār mums komunikācija notiek tikai par un ap pacientu. Jā. Diemžēl nevienmēr un visur tas ir iespējams, un, piemēram, mūsu operāciju zālē, bet es domāju, ka tas mainīsies un tiks radīts tātad jauni šie apstākļi, un vairs tā nebūs, bet mums ir tā, ka jau viena ķirurgu komanda strādā, un otra. Tātad, kamēr otrs pacients tiek ievests zālē un tiek uzsākt šī anestēzija. Tā kā tur noteikti nevar būt tāds pilnībā uz pacientu centrēta tā komunikācija. Tur pacientam, diemžēl, nāks dzirdēt arī kaut ko, kas ir no malas. Un tas, tā ir lieta, ko uzlabot. Un es domāju, ka tie uzlabojumi viņi vairs nav ilgi jāgaida. Es gribu pakāpties 16 soļus atpakaļ, jo mēs turpinām jautājumus, bet es atceros, ka es nepajautāju arī vēl vienu ļoti, ļoti svarīgu jautājumu. Izliksimies, ka tas ir skatītāja jautājums. Es zinu, ka tu esi tāds aktīvs un mēģini cīnīties par lietām. Vismaz es tā esmu piefiksējis slimnīcā, ka ir lietas, kuras var notikt mūsdienīgāk, atbilstošāk mūsdienu prasībām, rietumiem tuvāk. Un tu par to ļoti cīnies, lai tās uzlabojumi nebūtu. Bet kas ir tās lietas, kas tev visvairāk besjārā savā darbā? Tas neobligāti, kas tieši darba vietā, bet vispār, kas tev nepatīk un besī? Arī medicīnas sistēmā derēs. Vai kas tev sāp un liek gribēt uzlabot lietas? Ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Man patīk, ka anesteziologam uzdod tā, kas tev sāp? Anesteziologam. Bet tas tā filozofiski, bet skaisti. Jā, tā nāk prātā viena pavisam nesena saruna ar rezidentu par intensīvo terapijām. Manuprāt, bērnu slimnīca ir lieliski atrisinājusi vai lieliski respektē bērna vajadzības intensīvo terapijā. Līdz ar to bērni, kuri ir nomodā, kuri ir pie apziņas, viņiem ir iespēja skatīties multenus, iespēja sev kaut kā izklaidēt. Tad bieži vien, un te es negribu teikt par visām reanimācijām, par visām reanimācijas komandām, es domāju, ka tas tā absolūti nav, un nevar teikt par visiem, bet iespējams, ka pieaugušiem mēs krietni grēkojam uz to, ka mēs viņiem nedodam šīs iespējas, vai arī viņas ir krietni mazākas. Un es domāju, ka nav forši, ja nedēļa jānoguļ gultā, skatoties, nezinu, uz lampu augšā. Tā kā nevar paskatīties multinītes no sērijas. Ziņas, jā, es tagad saprotu. Mēdījus, vienalga. Tur varētu būt ļoti daudz dažādi risinājumi. Iespējams, arī mēs varētu veicināt, ja tā ir kaut kāds specializēts centrs, tad mēs varētu īstenībā likt iekšā, nezinu, kur meklēt rehabilitācijas iespējas konkrētā lietā, kā reklāma, vienkārši likt iekšā. Kur meklēt palīdzību, kas pienākās, kādas ir tiesības. Tā ir pacientu tiesību jautājums šis patiesībā. Tā ir skaitā. Labbūtības tādas. Arī, bet, cik man zināms, patiesībā tas jautājums par telefoniem reanimācijā. Sāpīgs jautājums ir dzirdēts, ka nedrīkst, bet dzirdēts par to, ka neļauj reanimācijā pacientam ņemt līdz telefonu, tas ir pamatoti. Es uzskatu, ka nē. Es uzskatu, ka, protams, viņš ir bezsamaņā, tad viņam no tā telefona nav nekāda jēga. Bet ja viņš ir nomodā un saprātīgs, viņam droši var dot telefonu manā skatījumā. Te, protams, ir jārunā arī ar infektologu, cik daudz un ko mēs varam atļaut un darīt un tā tālāk. Un kāda šīs profilakses iespējas, lietas mums būtu jāņem vērā, bet visādi citādi es uzskatu, ka viņiem būtu jābūt šī iespēja sazināties ar radiniekiem, izstāstīt, kas ar viņiem notiek, saprast, kas ar viņiem notiek un tā tālāk. Īsais jautājums arī no skatītājiem, vai tev pašam ir sanācis paelpot smiekla gāzi? Iespējams. Es domāju, ka tā smiekla gāze te ir domāts pēdiņās. Es nezinu, man varbūt ka tiešām smiekla gāzi. Pavisam noteikti ir sanācis tik, cik
nehermētiskā variantā noplūst. Jā. Bet tā nav tāda deva, lai tas mūs kaut kādā veidā ietekmētu. Savukārt bērnībā iespējams, kad saņēmu anestēziju, es šobrīd īsti nezinu, kādu es saņēmu anestēziju. Vai bērnībā vispār tika dot anestēzija? Tika, man bija rokas lūzums un tika reponēta roka ar kārtīgu anestēziju. Es atceros, viņa diezgan izteikti smirdēja, un tad es pazaudēju samaņu. Man liekas, ka lielākā daļa no tām gāzēm vispār smird. Man ir tāda asociācija, ka lielākā daļa no viegli smaržo. Jā, tā jūs to sakat, jā? Atkarībā no devas, ja mēs dodam vairāk, tad viņi jau ir tādi neizturamāki. Jā. Bet tiešām no smiekla gāzes cilvēki arī smejas vairāk, vai tas vienkārši tāds nosaukums smiekla gāzei? Pie attiecīgās devas smejas, jā. Vai pilnā narkoze atstāja iespaidu uz atmiņu? Vai vispār uz domāšanu un citām smadzeņu funkcijām? Grūti pateikt. Domāju, ka tā globāli mēs varam teikt, ka nē, bet to, kas ietekmē atmiņu, vismaz uz kaut kādu laiku, uz kaut kādu brīdi, ir benzodiazepīni. Tur jau nav variantu, kā citādāk izskarāt. Jā, tātad medikamenti, ar kuriem mēs nodrošinām to, ka pacients būs mierīgs pirms operācijas un ka viņam nebūs pārāk liela stresa pirms operācijas. Un daudzi ir teikuši, jā, ka viņiem kaut kā ir grūtāk atcerēties kaut kādu laiciņu pēc šīs anestēzijas, bet tas nav būtiskas tādas ietekmes, nav īsti novērots. Mēs arī, mums nav tāda, man citreiz pacients saka, ziniet, es pēdējo pusgadu laikā saņēmu 3 anestēzijas, vai tas man kaut ko būs nodarījis, un es saku, absolūti nē. Jā, bet vai, tomēr nevajadzētu aizrauties ar tām narkozēm. Jo, pieņemsim, tagad arī tās zobu labošanas notiek narkozē un viss pārējās lietas. Vai tas ir ok, vai tomēr nevajadzētu aizrauties? Pilnīgi visu darīt. Es varu teikt šo te frāzi, ka nepamatot medikamentu lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Respektīvi, lietojam tad, kad vajag, tad, kad nevajag, tad nelietojam. Ja ir iespēja lokāli, mēs arī vienmēr piedāvājam, ja mums ir tāda iespēja, mums vienmēr plāns A varētu būt šī te lokālā anestēzija, jeb vietēja anestēzija. Un tad jau mēs skatāmies, varbūt mēs varam bloķēt kaut kādus nervus, ko mēs saucam par vadu anestēziju. Un pēc tam jau mēs atkal skatāmies, ja tas neizdodas, tad mēs varbūt varam, ja tas tur kaut daļēji iedarbība, tad mēs varam varbūt atsāpināt un vēl papildus un tam līdzīgi. Bet tas viss ir, ja ir iespējams. Ja? Mēs nevaram, liela daļa operācijas mēs nevaram uzsākt šādā veidā. Pēdējais jautājums no tevis, Reini. Cik ļoti? Tas nav jautājums no manis, tas ir no Twittera. Jā. Cik ļoti anestēzijas efektivitāti ietekmē alkohols? Respektīvi, vai alkoholisms kā problēma, vai tas apgrūtina anesteziologu darbu? Vai arī es pat papildināšu jautājumu, vai, piemēram, cilvēki ar vēsturē, ar vielu lietošanu, vai tas var ietekmēt jūsu darbu, to, kā cilvēks reaģē uz anestēziju? Jā. Viennozīmīgi, jo vairāk vielas un dažādāk viņi lieto, jo varētu būt mums lielākas devas, tātad nepieciešams, lai šo pacientu nosūtītu, kā saka, miedziņā. Jā, un mums tas jāņem vērā. Un tāpēc, ja mums kaut kas neatbilst, mēs iedodam noteikti devu, un pacients vēl ir nomodā vai izteiktas ir kustības. Tad mēs vienkārši... Tā ir tā burvīgā lieta par anestezioloģiju, ka mums nav kaut kādas ārkārtīgi noteiktas devas, ko mēs varam lietot, bet mēs visus efektus sagaidām turpatās acu priekšā. Ja mēs ievedam medikamentu, mēs uzreiz redzam šī medikamenta efektu. Mēs varam redzēt, vai mums vajadzētu papildināt, vai medikaments ir iedots pietiekoši. Un, jā. Tā pēdējā lieta, ko mēs arī parasti katram viesim prasam, ir tas, tā viena lieta, ko tu gribētu pateikt sabiedrībai, kā anesteziologs. Jo tu noteikti esi redzējis daudz, gan intensīvajā terapijā, gan operācijās. Varbūt tāda viena atziņa, ko mums būtu jāzina vai jāpadomā vairāk. Cenšamies nelietot frāzi. Hold my beer saucās, vai tam līdzīgi. Paturi manu aliņu. Parādīšu, kā vajag. Jā. Tādas lietas parasti noved pie nopietnām traumām ar nopietnām sekām. Un, domājam līdzi, ko mēs darām.
traumas var būt ļoti nopietnas. Un droši vien tas visvairāk, jo viss cits, ar visām citām lietām, jo tur mums grūtāk ietekmēt, kaut kādas noteikti slimības, vēl kaut ko mums ir grūtāk ietekmēt. Bet traumas ir tas viens no ļoti tādām lietām, ko faktiski mūsu uzvedība jau parāda, vai mēs esam determinēti uz traumu iegūšanu vai nē. Uz šīs skaistās nots es saku, pirmkārt paldies. Un otrs, ko es saku, ka koncīlijas ir noslēgts. Paldies!